šodien ierodās pašā notikuma epicentrā, pēc 15. vidusskolā, kur notiek nakts skola, un kur skolēni atraujas no saviem datoriem un no saviem divāniem, lai nāktu spodrināt savas zināšanas. Iesim paskatīties, kā viņiem iet. Tātad mēs atnācām uz vizuālās mākslas stundu, kur jaunie talanti tagad iemēģinās savu roku. Un iespējams, kāds no šiem cilvēkiem būs nākamās paudzes Picasso vai Leonardo da Vinci. Par to mēs noskaidrosim, ieejot un apprāšējot visu. Un arī redzot viņu mākslas darbus. Labdien! TV15 ar... Jā, paldies, aplausus! TV15 nāk jūs nointervēt un paprasīt, kā jums patīk šī stunda, jums patīk šie jaunie skolotāji, kā viņi jums pasniedz? Labais! Kādas sajūtas? Kādas sajūtas? Zīmējot un... Zīmējot aplīšus un rakstot tajā iekšā vārdus. Ko jūs esat iemācījuši šiem cilvēkiem tagad? Ka labs ir dārgs. TV15 jums ir sagatavojuši nelielu, teiksim, tā pārbaudījumu, bet mums vajadzīgs viens brīvprātīgais. Aman. Tātad, lai pārbaudītu jūsu jauniemācītos skillus, jums būs uzdevums apmēram 2 minūšu laikā uzskicēt manu portretu. Mākslas darbos varētu izskatīties vēl skaistāk nekā dzīvē. Un tagad mēs iesim pačakot, ko dara jaunie ķīmijas audzēkņi. Labdien! Te nāk 15 ar interviju. Un mēs vēlētos arī uzzināt, nevajag to, kā jums iet šajā jaukajā stundā, ko jūs esat labi iemācījušies. Mēs gribētu iepazīstināt mūsu auditoriju ar jauko skolotāju. Kā jums būtu vārds? Jā, Labrīda. Un kā jūs izlēmāt kļūt par ķīmijas skolotāju? Kas jums tieši saist šajā priekšmetā? Es teikšu tā. Ķīmija ir tas priekšmets, kas pievērš man lielu uzmanību. Jau skolas laikā man ir ļoti patīkuši visādi ķīmijas eksperimenti, kā arī mācīt bērnus. Un tāpēc es nolēmu kļūt par ķīmijas skolotāju, lai varētu šādi pavadīt jaukas stundas, stāstot daudz interesanti, gan praktiski, gan teorijas. Nu labi. Paldies, mēs labprāt uztaisītu dokumentālo filmu, kur jūs varētu izstāstīt par visu jūsu iedvesmojušo dzīves stāstu un kā jūs nolēmāt kļūt par skolotāju, taču mums jānovēršās un jāpaprasa audzēkņiem, kādas ir viņu sajūtas šajā nakts stundā sēdēt pie galdiem un nevis pie datoriem. Sajūtas ir labas. Jā, labi. Forši, vai ne? Jā. Var tik daudz lietas darīt šajā vakara stundā. Šie jaunie apņēmīgie skolēni ir izlēmuši citīgi mācīties. Un ko jūs vēl esat iemācījušies šajā stundā? Uzzināt daudz par kādu fabrikā, kā ražo viņu. Kurā gadā dibināt? Jā, un kur viņi atrodas. Un kādas jums ir atzīmes ķīmijā? Mēs tikai atbildam uz jautājumiem. Un vai skolotājiem ir kāds mīļākais audzēknis? Šobrīd bija puisis pirmajā solā. Diezgan aktīvā. Ar interviju mēs ienācām pareizi, šī ir matemātika, vai ne? Jā. Kādēļ jums šodien iet šajā jaukajā vakarā, kad visi tik priecīgi nāk uz skolu vakarā? Ļoti jauki. Ļoti jautri. Nu, pat cik mēs negaidām, ka kāds zīmēs manu portretu vai ko vēl, tad mēs gribētu redzēt. Nepalies. Kā kāds skolēns varētu atnākt pie tālpas un kaut ko izrēķināt.
jo mēs gribētu redzēt šo skolotāju darba augļus. Ir kāds brīvprātīgais? Cik? Atsaucīgi publika. Varbūt kāds skolotājs var izsaukt kādu? Nē, labi. Es saprotu, ka šie varbūt uzdevumi jums var sarežģīt. Es varbūt sastādīju kādu savu uzdevumu, kur jūs varētu izrēķināt. Es domāju, ka tas nevarētu nevienam būt par grūtu. Henri, ej. Varām vispār mēs esam iemācījušies. Mēs iemācījāmies, ka tas ir 18. Pareizi, aplausi! Lūdzu, skolotāji Elvi. Tā nevarētu teikt, ka slikti sajūta. Ir ļoti atsaucīga klasa, visi tādi baigi skaļie īstenībā. Tā, ko jau nevar pateikt. Mēs iemācījāmies zīmēt funkcijas grafiku, laikam. Tā, jā. Visi daudz mums domā. Es jau nezinu, viņi iemācījās. Tas ir mans darbs, to es sūri grūti strādāšanu. Katru dienu bildi mācu bērniem matemātiku. Tā ir pareizā Ļoti attieksme. liels prieks par darīt. Aplausus skolotājiem par šiem jaukajiem vārdiem. Skolotāja Raina, varētu mums pateikt, kā jūs sagatavojaties ikdienā pirms nākšanas uz skolu? Kā jūs savu morāli sagatavojat, varbūt fiziski kaut kā iespaidojas? Galvenais ir labi pārst, 1,5 minerālīti. Jā, viss labi. Labi, paldies jums. Lai jums jauka stunda un TV15 iet tālāk meklēt. Bērni, sākam uz redzēšanos. Mājām. Atā. Sākam uz redzēšanos. Mājām! Redzēšanos. Varētu patraucēt, lūdzu. Henri, lūdzu pie psihologa. Jā, klasodinātāji varētu. Tā, Henri. Kāpēc jūs esat šeit nokļūst? Jūs šodien mācāju uzvesties. Tad es tev iedošu kā testiņu izpildīt. Amas nokā, kas mums esi. Uzzīmē lūdzu koku. Ar stumbru saknēm un lapu daļu. Koku? Jā, to zīmēt jebkurā gada laikā, kurā tu viņu vēlēsi. Nu, es zīmēšu. Un saknes arī lūdzu. Man ābols arī iekšā. Tā ir abela. Skaidrs. Nezinu, kāpēc tu šeit esi atversts, jo tu esi ļoti līdzsvarots cilvēks. Jā, bet tev ir problēma saskarsmē ar citiem cilvēkiem, diemžēl. Un tu baidies atklāt savas emocijas. Kā tas ir? Augļkoks. Tu paudi neapmierinātību vienmēr. Jā. Tā mums ir problēma jāklasē. Jā. Šim jaunietim izteikt. Šausmas, bet tev ir ļoti radošs spēks un tev ir apziņa, ka tu to vari izdarīt. Un tev ir vēlēšanās to darīt. Viņš ir ļoti centīgs, tam es arī varu piekrist. Jā. Un tāpēc šī problēma mums būs kaut kā kopīgi jārisina. Tas ir ļoti tāds interesants koks. Nu, un tas norāda vienīgi uz to, ka tu nevēlies adekvāti uztvērt apkārtējo īstenību. Un bet tev ir humora izjūta. Jā. Tātad šādus sižetus mēs redzam tikai TV15. Un mēs laikam nepaspējām iepazīties ar šo jauko psiholoģiju. Kā jums būtu vārds? Aneta. Prieks iepazīties. Psiholoģis kundze, vai jūs nevarētu pateikt, vai šim cilvēkam varbūt ir vajadzīga kāda zāle? Es domāju, ka mēs tiksim galā bez zāles. Pozitīvs iznākums. Labi, dosimies. Atpakaļ uz stundu. Padomā par savu uzvedību, jaunais cilvēks. Cerams, ka mēs vairāk netiksim. Mēs esam sastapuši mūsu skolas jauko apkopēju Mariju. Mēs gribētu zināt, labdien! Kā jums patīk jūsu darbs šajā skolā? Diezgan mierīgs, jā. Vai nākas daudz ikdienā savākt brūšu no skolēniem, vai viņi ir kārtīgi un visu metamiskusters?
Ko liek? Skaidrs. Un kāds jums būtu novēlējums šīs skolas skolēniem attiecībā uz gružu izmešanu? Jāzina, kuri gružkastes. Mēs esam pārķēruši kādu jauku kundzi no izglītības ministrijas, un mēs gribētu paprasīt, ko tad jūs šeit darāt un kāds ir jūsu nolūks? Pārbaudām izglītības sistēmu. Varbūt arī jūs pārbaudat šos cepumus. Protams. Labi. Un ko jūs varētu teikt par šo skolu? Kādi jums liekas? Vai šeit ir daudz cilvēku, kas varētu būt nākotnes ģēni, varbūt nākotnes matemātika, vai Picasso, vai Leonardo da Vinci, vai varbūt kādi izcili mūziķi, vai... Jā, visi kopā. Un visi ir plaša profila speciālisti. Skaidrs, tas viss, ko jūs vēlaties teikt, TV15 dzīvē, tieši raidē labākajam kanālam pasaulē. Tā turpināt. Paldies. Kā jūs dzirdat, vai varbūt arī šobrīd nedzirdat, šajā skolā darbojas arī daudzfunkcionāls radio un radio dīdžeji. Mēs iesim tagad paskatīties, ar ko tieši viņi nodarbojas. Mēs esam nonākuši pie dīdžeju istabas, un šeit ir diezgan vēsīgi. Mēs arī redzam akordeonu rindu, kas liek mums domāt, ka šie dīdžeji ir ne tikai meistarīgi plašu virpuļotāji, bet arī meistarīgi akordeonu spēlētāji, par ko es viņus tikai apsveicu. Ejam augšā. Labdien! TV15 nāk intervēt 15. vidusskolas jaukos dīdžejus. Tātad, kā jums būtu vārds? Roberts. Varbūt jums ir kāds seksīgs niks? Jā, vienkārši DJs Roberts. Ok, DJs Roberts. Un DJs, kuru pašlaik mēs varbūt redzam tikai no muguras. Kā jūs sauc DJs Zirgaste? Nē, DJs Solvita. DJs Solvita. DJs... Jā, mēs dzirdam, ka šeit tiek spēlēta visu iecienītākā mūzika, kas ir ļoti labi. Un tagad mūsu speciālais 15 jautājums. Jūs varbūt varētu uzlikt kādu paraugu no savas pašas mīļākās dziesmas un izstāstīt, kāpēc šī dziesma jums ir tik sirdīgi tuva un tik patīkama. Mierīgi. Ja es atradīšu to dziesmu, es obligāti viņu uzlikšu. Labi. Vēl viens jautājums sakarā ar jūsu cepuri. Vai jūs gadījumā nepiedarat pie kādas konkrētas reliģijas, kas ir izplatīta Jamaikā? Protams. Skaidrs. Labi, mēs jūs atstāsim mūzikas mākonī vai arī kā cita mākonī. Un uzredzēšanos. Tātad mēs atradām šīs skolas jauko policijas apsargu. Kā jums mums būtu vārds? Mārcis. Un uzvārdā? Mēsters. Skaidrs. Sakiet lūdzu, vai šajā skolā ir daudz pārkāpēju? Pagaidām viss ir ļoti tīrs, neviens tīpas nepārkāpj. Varbūt daudz pīpaņu? Pīpaņi vēl nav pieķerti. Labi, varbūt daudz logu izsitēju. Logi arī nav viss, mums viss šodien jau. Tā vien izklausās, ka šī skola ir labākā skola pasaulē. Gan arī izvēl. To mēs vēl redzēsim. Labi, paldies jums par šo interviju un lai jums jauka šīs dienas gaita un mēs dodamies tālāk. Vai jūs jūtat pulciņu smaržu un piedegušās gaļas aromātu? Mēs atradām ēdnīcu dodamies. Šo garo rindu jau var redzēt no ēdnīcas ieejas. Mēs redzam, wow! Šodienas apmeklētāju skaits ir pārsniedzis visus rekordus. Tātad, tagad mēs ieejam ēdnīcā. Mēs gribētu zināt degustētāju domas par ēdnīcas ēdienu kvalitāti. Sakiet lūdzu, kā jums garšo ēdnīcas piedāvātie labumi. Ļoti garšīgi. Sakiet lūdzu, kas tā ir par pulciņu? Hamburgers. Hamburgers. Vēl pavisam mazliet, un skolā tiks atvērts arī McDonald's. Nākam uz rindas pusi. Atvainojamies, maliņā TV15. Labvakar! Sakiet lūdzu! Klusumu! Sakiet lūdzu! Kādas jums ir sajūtas šajā vakarā, kad jāstrādā vakarā, nevis pa dienu, kā ir ierasts visās civilizētajās valstīs? Ļoti interesanti. Kāds ir noiet šajā vakarā? Tikko sākās tas
apspriest pa iznākumu. Cik jūs apmēram domājat, bulciņas tiks pārdotas? Nu, es nezinu, cik jūs Vai jums patīk jūsu darbs? ļoti strādājat. Labi, paldies par interviju, lai jums jauks vakar. Tātad, labdien, mēs esam atraduši vēl vienu jauku dāmu no izglītības ministrijas. Labdien, sakiet, lūdzu, kā jūs sauc? Izdomājiet vārdu. Jā. Milānija Ķineite. Prieks iepazīties, Čirbīts kundze. Sakiet, lūdzu, kāds ir jūsu domas par šo skolu? Es ierados pārbaudīt, vai patiešām šajā skolā strādā tik labi, kad ir tik daudz A-līmeņa centralizētajos eksāmenos. Apspriežoties ar kolēģiem no citām skolām, ar ministrijas darbiniekiem, nolēmām par šos pirmavotos pārbaudīt, lai šeit viss notiek godīgi. Vai nav jāpārskata eksāmenu saturs, vai mūsu eksāmeni nav par divu. Un sakiet, lūdzu, runājot par jūsu apspriešanām ar citiem ministrijas locekļiem, kā jūs jauki pavadāt laiku šajā vakarā, kad visiem normāliem cilvēkiem būtu jāguļ arī skolotājiem un ministrijas darbiniekiem? Darba pienākumus jau nedrīkst jaukt ar atpūtu. Ja jau es esmu darba darīšanās, tad tikai darba darīšanās. Skaidrs, liels jums paldies! Mēs dodamies tālāk. Jā. Tātad šoreiz labākais kanāls Latvijā, varbūt arī visā pasaulē, nav sajautas kabinets. Mēs ierodamies tieši 130. kabinetā, kas nozīmē, mēs esam ieradušies angļu valodas stundā. Un nu mēs varam redzēt, kā notiek šī ļoti svarīgā stunda un ko mēs tajā varam iemācīties. Labdien! Hello! Hello! We are from the very famous, or should I say rather infamous, TV channel TV15. And we would like to know, are you having fun this evening at school rather than sitting at your computer or eating chips or sleeping? Show me your emotions. Of course. Have you waked some days for us? So, we would like to interview our dear teacher. Sorry, what is your name? Natalia, Nice to meet you. pleasure is And how many years have you been working as a teacher? Oh, I think there is 10 years now. Do you think these children are somewhat talented? Well, they are showing very, very good skills so far. Good, great. And can you tell me, can you see some of them as the next Shakespeare or perhaps a great political speaker or something like Well, that? it's too early to tell, but then who are we to judge? Exactly. And can you tell me, which of these students is your favorite student? I'll go for the smart guy. Okay, Mr. Smart Guy, show us your skills. Do you know any poems in English? Or no, perhaps you could tell us something about your favorite singer or actor or something. Or perhaps your favorite writer. My favorite writer Shush! Silence, let him speak. is William Shakespeare. Oh, really? Yeah. Which of his works is your favorite? Romeo and Juliet. Oh, and how about something else? No, not as good as Romeo and Juliet. Okay, I see. Okay, thank you for this great interview, and have a good time at this. Thank you for giving us attention of your precious Channel 15. Yes, it's the best channel on the planet. Okay, thank you very much, and have fun. You too. Ciao. Cuando bailo me llaman Macarena, dicen que me muevo como cosa buena. Dímelo papi, que soy sexy y si me quieres aquí me tienes. Mira mi cuerpo,
ko mums nav lemts redzēt. Tādēļ mēs atnācām uz angļu valodu. Labdien, cienījamies skolēni! Atkal jūs! Tātad, kā jūs zināt, TV15 labākais kanāls Latvijā atnāca paskatīties, kāds viņam trūks? Tas, kur mēs aizsūtījām pie psihologa. Tātad, mēs atnācām noskaidrot, kā jums patīk šis priekšmets. Vai ideāli? Tātad, jaukās skolotājas, lūdzu kameru šo pusi, mūsu jaukais operātori Kārli. Tātad, skolotāja Elīna un skolotāja Roka, kura negrib rādīt savu seju. Kā jums patīk šī stunda, kā jums patīk fakts, ka tas notiek vakarā, vēlā vakara stundā, nevis no rīta, kā visās civilizētajās valstīs? Daļiem ir ok, es nesinu, kāpēc pēc 5 stundām, bet ir ok. Kādi ir tik kautrīgi skolotāji? Man liekas, ka šī skolotāja ir lietojusi kādas neatļautas vielas pirms šīs stundas. Sakiet lūdzu, cik liela ir jūsu pieredze mācīšanā šajā priekšmetā? Pirmā reize praktikanti. Būšu nākamā bioloģijas skolotāja. Labi, skolotāja Rociņa, paldies! Sakiet lūdzu, ko jūs esat iemācījušies šodien šajā stundā? Mums tikai sākās, jā. Bet bijus angļu valoda pirms tam, vai ne? Nē, mums ir bioloģija. Labi, laikam ienāc nepareizā, mēs laikam ienāc nepareizā laikā. Varbūt mēs varētu pavērot apmēram kāds 2 minūtes, ko jūs viņiem mācāt. Mēs to ļoti labprāt vēlētos novērot. Nu, ok, tagad jūs laiks teiksim beidzies, jums vajadzētu prezentēt savai klasē, ko jūs esat. Tātad ļausim Latvijas labākajam kanālam TV15 izvēlēties kādu brīvprātīgo, ne, mēs izvēlēsimies. Amanda, protams, nāk priekšā un izlasa savu gara darbu. Varbūt tu būsi nākošais Šekspīrs. Nē, es būšu nākošais Šekspīrs. Nākamās gads. Nu, šitais jūs sapratīsiet, no kuras dziesmas es to ņēmu, bet tas ir nedaudz par bioloģiju. Cilvēku anatomija. Viss vienā klasē, kur kāds ķermas skrien pats pēc savas astes, cits vilks savus orgānus stāv un ticēs tam, ka viņa veselība īsta un mūžīga. Svaigs gājis mums šeit bioloģijas stunda, reiz reizēm tik drūmas, bet reizēm tas maid, jo bioloģija gaidā. Bet dažreiz šķiet, ka šis ir milzīga cilvēka anatomijā. Kā jūs redzat, TV15 strādā ne tikai labi reportieri, bet arī izcili beatboxotāji. Bet tikai man tagad radās viens jautājums, vai mēs iegājām angļu valodā? Nē, bioloģijā. Nu labi, tas nekas bioloģijā. Varbūt kāds varētu no jums pastāstīt kaut ko par cilvēka anatomiju un konkrēti par kādu orgānu? Amanda! Tu vari sēdēt. Nē, es zinu, kad es šodien tieši to iemācījos, kad, āda ir visgalvenākā cilvēka orgāns vispār. Tas ir vislielākais. Ja āda beigas funkcionēt, mēs nomestam. Bet ir tāda lieta, kad āda neelpo. Tā viss, ko mums stāst, kad mēs aizējām uz kaut kādām tām prezentācijām, kur tās segas, kad saka āda elpo, kāds ir cilvēkam, kā gaļas problēma, kad ir mūžams spilvēt. To viņš uzzināja bioloģijas stundā. Labi, liels paldies par šo epifāniju un cerēsim, ka nākamo stundu mēs nesajauksim. Paldies jums liels un lai jums jauks stundas turpinājums. Skolotāji kaut kur apmaldījušies, bet mēs dodamies prom un mūs tas neskar. Beidzot mēs tiekam klāt vēstures kabinetam. Iespējams mēs beidzot tiksim pie intervijas ar Vildīšu kungu. Mūsu kungu no ministrijas. Prieks iepazīties. Vildīša kungs, sakiet lūdzu, kādu priekšmetu jūs pasniedzat? Vēsturi. Vai jums patīk šis priekšmets un vai jūs pirmo reizi to darāt? Es pasniedzu pirmo reizi, bet man patīk. Jo vairāk pasniedz, jo vairāk patīk. Skaidrs. Un kā jums patīk šīs skolas skolēni? Brīnišķi, gudri, zinoši, smuki. Jauki. Visi tie labākie vārdi. Un sakiet lūdzu, kādas oficiālas iestādes jūs nākat? Jūs esat kā viesu skolotājs šajā skolā? Esmu kā pieaicinātais mācību spēks. Jā. Nu skaidrs.
Un sakiet, lūdzu, vai šī būs jūsu 2. vai 3. klase, pie kuras jūs mācīsies? 4. Tad jūs diezgan pieredzes bagāts jāsaka. Skaidrs, un tad mēs atnāksim pavērot mācību procesu apmēram vēl pēc stundas un cerēsim, ka mēs netiksim izraidīti. Paldies, šis ir TV15 labākais kanāls pasaulē. Redzēšanas. Cuando bailo me llaman Macarena, dicen que me muevo como cosa buena. Dímelo papi, que soy sexy y si me quieres aquí me tienes. Mira mi cuerpo, mira qué rico, baila conmigo y dame tu ritmo. Te lo repito, ya tú lo has visto y estoy aquí baby, ven conmigo. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena, ay. Baila tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo es para darle alegría. Tieši tagad 23. mēs apgatām direktoru kabinetu, laiks to izpētīt. Labdien! Tagad saprotu, šī ir skolas administrācija, vai ne? Jā. Tātad, kā jums iet, ko jūs nodarbojaties ikdienā, lai uzlabotu šīs skolas mācību procesu, iespējams, arī skolēnu, jā, labi sapratu. Principā es esmu atšķirnieks ikdienā. Tāpēc arī skolā efekti bieži uzvar. Kā jūs tieši izlēmāt izdekorēt šo jauko, ārkārtīgi skaisto moderno kabinetu šādā veidā? Tas ir bērnu sasniegumi, viss mūsu panākumi. Nakts skolas. Ar ko jūs nodarbojaties šobrīd? Mums ir neliels plāns nākošajam mēnesim. Jā, naktī labākās idejas. Skaidrs. Kā jūs gatavojāties šim vakara pasākumam, pirms jūs ieradāties uz skolu? Varbūt jūs kaut kā fiziski vai garīgi sagatavojāties? Dažam labam bija ballīti pagājuši nakti. Visiem dažiem. Nē, mēs kopīgi meditējām, atšķirējām vispār. Es biju bļitkot uz kanālu. Skaidrs. Tas bija viņš, kas tur sēdēja. Vai jums neveicās, jo neticās neredzējis dzīves zupu un arī nejūtu? Nē, veicās, bet no rīt bija labs pirkums tur patāts pie Rimiem. Tas notīpoja, jā. Skaidrs, paldies! Paldies jums par veltīto laiku un lai jums jauks Bermudu 2 stūru klausīšanās. Jā, bet... Tātad šeit mēs atradām kultūras vēstures kabinetu, kurā arī pasniedz kāds cilvēks, kas nestrādā šajā skolā. Iesim paskatīties, kā viņiem klājas. Tātad par jauniešu māju pavisam nedaudz. Esmu sagatavojis projektu pieteikumu, kas ir apstiprināts. Tas ir tāds apjomīgs projektu pieteikums, kā ietvaros mēs ar Klaipēdas pašvaldību kopā izveidosim jauniešu māju Liepājā. Tas īsti paredzēts jauniešu mājām. Jauniešu mājai paredzēts tā, to mēs izlaižam, ja jums vajag to ātri, ja mums gaida televīzija, mēs vajag tā. Lūk, ir paredzēt dažādas nodarbības, bezmaksas, bet nedaudz kāds vizualizācijas. Paldies! Paldies! Laikam nesaprasīja, kā arī jūs sauc skolotāju kungu? Skolotais Pāvils. Skolotais Pāvils. Kungs mums ir tikai viens, un es tas neesmu. Nu, labi. Tātad mēs gribējām paprasīt, kā šie skolēni jūtas šajā stundā un kā viņiem patīk skolotājs un tas, ko viņš māca. Un... Tas jau viņam jau. Man forši viņš māca, man patīk, ka viņš pastāstīja. Es šā. Tik liktā. Nu, labi, es tikai saprotu, šis ir būtības darbības, katrā ziņā paldies par jau prezentāciju un ļoti informatīvo stāstu. Un tātad jūs varat skriet pakaļ pulciņām! Sveiki atkal! Šeit TV15 labākais kanāls pasaulē! Sagaidām ar aplausiem mūs! Paldies! Paldies! Sakiet lūdzu, kā jums patīk šis te vakara pasākums nakts skola, kad jūs nākat uz skolu, nevis sēžat pie datora vai ēdat vai dzerat vai bezdat vai guļat vai vienalga?
Viņš ir izdevies. Man ļoti patīk. Šis bērns likāt. Mums arī ļoti patīk šie bonusi. Jā, ļoti patīk. Skaidrs. Sakiet, lūdzu, ar ko jūs liekat šiem bērniem nodarboties? Fiziskām aktivitātēm. Kādām fiziskām aktivitātēm? Skriet, lēkt, spēlēt bumbu. Vai jūs varētu lūdzu pateikt, kurš ir jūsu mīļākais skolēns no šīs komandas? Vismīļi. Un vai jūs redzat kādā no šiem skolēniem potenciālu un iespējams tādu vīziju, ka viņi nākotnē varētu kļūt par nākošajiem Maikliem, Jordaniem, Bergmaniem? Viņi visi uz to spējīgi. Skaidrs. Vai jūs kaut ko vēlētos vēl teikt par savu, varbūt jūs varētu pafilmēt šo kundzi, kur vienkārši bezjēgā staigā apkārt. Un šādiem cilvēkiem pasaulē dod certifikātu, ka viņš var būt par skolotāju. Es esmu palīdz tikai. Vienalga. Lūdzu, uzmundrīt skolotāju. Labi. Sakiet, lūdzu, palīdzi. Jūs mums ļoti ieintriģējāt. Palīdze Sanita. Sakiet, lūdzu, kāda ir jūsu loma šajā vitālajā procesā, ko sauc par fizisko apmācību? Es esmu skolotājs, es mudinu bērnus. Kādā veidā? Labiem vārdiem. Ar labiem vārdiem? Varbūt ar labām dziesmām? Nē. Mūzikas kabinets ir kaut kur citur. Te ir sports. Skaidrs. Vai jūs pati esat fiziski sagatavoti? Protams. Labi, vai jūs varētu parādīt nodemonstrēt? Paldies, nē, es atteikšos. Neviens neatsaka TV15 labākajam kanālam pasaulē. Nē, es šoreiz nē. Kādēļ? Es nevaru, man tūlīt jāiet strādāt. Labi. Paldies jums par šo interviju. Lai jums veicās. Lai jums jauki izdodas trenēt skolniekus, atvainojot skolniekus. Jūs reizīt. Mēs noguļamies un tik varam. Jūs jau varat papauzēt to. Nevarat. Un tagad mēs atradām kabinetu, kur cilvēki tiek apmācīti, kā nebūt par amerikāņiem, proti zināt, kur atrodas Eiropa un citas valstis. Labdien, mēs TV15 nāk intervēt skolotājs un klasi. Labdien! Kā sauc jūs, skolotāju kungs? Visvalds Jānis Bumbierkalns. Prieks iepazīties, Visvalds Jānis Bumbierkalns. Mēs gribētu... Jūs varat sakt pa Gīti. Gīti kungs. Mēs gribētu uzzināt, kā jūtas šīs klases skolēni. Fantastiski, mums patīk šīs jaunās skolas. Vai jums patīk nākt uz skolu vakarā un nevis no rīta? Labāk. Tiešām? Viens nāk. Sakiet, lūdzu, kā jūs to sagatavojat morāli vai varbūt fiziski, zinot, ka jums jānāk uz skolu vakarā? Dzērām daudz kā. Forši. Es izēju kafiju. Tā, sakiet, lūdzu, vai šiem skolēniem ir kāds potenciāls ģeogrāfijas zināšanās? Pilnīgi nekāds. Mums skolotājiem viss. Tā bija. Kas māca skolotājs? Jums nav certifikātu. Tas ir labs arguments. Kā arī no šī skolotāja šie varbūt īstenībā ir vispatiesākie vārdi. Bet es atvainojos šiem skolotājiem no certifikātu. Vai tā ir tiesa? Tādas lietas noskaidrojas tikai TV15 labākais kanāls pasaulē. Un kas tas par skolotāju? Tur tālumā paslēpies aiz grāmatām, gandrīz neredzams un nedzirdams. Nu labi. Es šīs skolēnu vārdā vēlos apstiprināt, ka viņi nemaz nav tik bezcerīgi. Un es esmu man ir pārliecība, ka vismaz viens no šiem skolēniem uzspējīgs atrast kaut ko. Jūs, kad ejat ārā, viņi paņemiet līdzi, pēc cikot te pat iet. Viņi man neņēma preties, jo bija iegavis. Kā tev ir vārds izredzētājs? Lauris, vai tu vari kartē bez problēmām Atrast Latviju? Atrast Krievi arī ļoti liels. Koreju. Ziemeļkoreju. Pameklēju, tur vajadzētu. Jūs taču vēlaties apgāzt šī skolotāja pārliecību, ka jūs esat
bezcerīgi idioti. Vislabākais ieredzes. Es atvainojos, bet to es neteicu. Kāpēc jau kāds stāv priekšā? Šo skolotāju tādi asi sižeta notikumi notiek tikai TV15. Tātad, paldies par interviju, lai jums jauka dienā. Tātad, mēs esam Latviešu valodas kabinetā. Šeit, šajā vietā, tiek mācīta mūsu dzimtā valodā. Un mēs gribētu jūs iepazīstināt ar šo jauko skolotāju, kura varētu pacelt galvu un pasmaidīt kamerai. Kā jūs sauc, cienījumās kundzes? Agneša un Ilze. Skolotāja Ilze, sakiet lūdzu, kāda ir jūsu pieredze mācīšanā? Cik ilgi jūs mācat šos jaukos, paklausīgos, zinošos bērnus? Tieši šos, kad 5 minūtes. Vai nav jauki? Sakiet lūdzu, varbūt jūs jau tagad redzat kādu apslēptu potenciālu kādā no šiem zelta gabaliņiem. Tātad mēs varētu intervēt varbūt skolēnus un paprasīt, ko viņi domā par vispār šo pasākumu, šo naktas skolu, kāda ir viņa attieksme. Lūdzu, cilvēki, kāda ir tava attieksme par naktas skolu, kādā patīk šis pasākums? Vai tev liekas, ka tā ir laba ideja? Es uzskatu, ka ļoti interesanti vispār ir. Bet mēs 9. klases tagad nomācījušies skolā šajā. Šī būs mūsu pēdējais gads, kad mēs kopā mācāmies. Varbūt kāds paliks vidusskolā, varbūt kāds dosies uz profesiju, kādu mācīties. Un šī tā, ka mums pēdējā reize tā īstā, ka mēs varam atpūsties visi kopā. Tā bija īstenībā ļoti jauka atbilde. Es nebiju gaidījis par tādu no cilvēku, kas sēž tā, ka viņam ļoti garlaikot šo stundu. Bet katrā ziņā paldies vīrietim zilajā kreklā, un mēs varam turpināt tālāk. Mēs varam pajautāt šai meitenei, ko viņa domā par šo pasākumu. Ko es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvs, interesants un jautrs pasākums, kas saliedē 9. klases kopā ar 12. Kad nemaz nav tik jūtama tā interesi, tā starpība. Jā, diezgan foršs un jautrs pasākums. Paldies! Paldies par šiem vārdiem! Cuando bailo me llaman Macarena, dicen que me muevo como cosa buena. Mira qué rico, baila conmigo y dame tu ritmo. Te lo repito, yo que lo has visto, estoy aquí, baby, ven conmigo. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, ay. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría. Šonakt ir jūsu nakti. Šī ir nakti, kas jūs nomainījāt skolas apmeklēšanas dienas un mācību stundām naktī. Un par jūsu skolotājiem, jo jaunieši zināšie kļūst to pašu mūsu skolas absolventi, kā arī viesi no ārpuses. Jūs šonakt iemācījāties jaunus vērtus faktus, jaunus strādes angļu valodā, risinājāt vieto rieku uzdevumus, uzzinājāt žurnālistu, iespējams tās apmeklēt psihologu, bet pats galvenais bija taču jau noderīgi būt šeit kopā visiem. Nākotnē tas ir kaut kas tāds, ka mēs visi gribos vai negribos tuvojamies ar ātrumu 60 minūtes stundā. Un arī jūs un mūsu pašu eksāmeni tuvojas reiz pārāk. Taču tagad mēs zinām, ka jums un mums piemīt patiesi superspējas. Spējas mācīties naktī, kas varētu noteikti noderēt arī gatavojoties eksāmeniem. Kā jau jūs zināt, mācības mums jums noritēties 10. klašu stundu saraksts, tādēļ varam droši apgalvot, ka esam sagatavot visu skolu. Un iespējams jau pēc 3 gadiem jūs būsiet tie, kas vada nodarbības naktas skolā. Un mēs jau būsim absolventi, kas šeit iesūs. Vēlos pateikt milzīgi paldies visiem, kas ir izdzīvojuši, kas nav aizmiguši, visiem skolēniem, skolotājiem, bet īpaši liels paldies mūsu viesiem, kuri šeit lai skam. Un kāds ir, kāds nav, kas ir pazudis, aizmiguši. Un besito y calor, no me des Tylenol, dame cariñito, mueve tu cuerpito y hazlo con sabor. Ay. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.